Čau, čau visiem! Šeit atklāsimies Paula un laipni lūgti manā kanālā. Šodien es jūs ņemšu līdzi uz savu skolu, ja precīzāk uz Rīgas Franču liceju. Tas šķiet nedaudz dīvaini teikt, ka man ir palicis pēdējais gads un 12. klase, jo man kaut kur zemapziņā joprojām ir tāda sajūta, ka es tikko sāku mācīties, bet acīm redzot, tas ir tieši cik ātri laiks iet. Jūs jau zināt, ka skola 2030 paredz, ka 12. klasē ir aizvēlās 3 obligāti padziļinātie kursi, neskaitot tāds priekšmets kā programmēšana, sports un kultūras pamati. Tad, lūk, es izvēlējos franču valodu, angļu valodu un bioloģiju padziļināt. Un šodien ir pirmdiena, tāpēc šodien man ir programmēšana, 2 franču valodas un bioloģija. Tieši tāpēc es krāmēju skolas somu no rīta. Jo stundas man sākas 11. un es kā, protams, gudrs cilvēks, kad es esmu, piecēlos 7:00. Un krāmēju skolas somu no rīta, kas noteikti nav pareizi, jo gan no savas, gan no citu cilvēku pieredzes es varu pateikt, ka pusi noteikti var kā aizmirst, bet tāda no es esmu, tāpēc cilvēkiem acīm redzot ir pie tā jāpierod. Protams, salieku visas savas kladas, mums ir ļoti daudz darba lapas, tāpēc man ir daudz mapes, lai es neko nepazaudētu. Šogad esmu arī sākusi ņemt biežāk līdzi savu datoru, kuru man nācās nopirkt jaunu, jo mans vecais dators pēc 8 gadiem sadarbības ar mani izdomāja pateikt visu gaišu. Bet es neiebilstu, jo šis dators ir daudz vieglāks, viņus var droši ņemt līdzi. Viņš arī atverās ātrāk nekā 45 minūšu ilgā laikā, kā to darīja mans iepriekšējais. Bet jā, man viņš jāņem diezgan bieži līdzi, jo mēs diezgan daudz darbu pavadam datorā, meklējot dažādu informāciju, veidojot projektus, lasot, it īpaši valodās, tāpēc man tas ir ļoti noderīgi. Protams, dažādas kancelēs, preces, pilspalvas, marķieri. Ņemot vērā to, ka man ir vizuāla atmiņa, tad veidot piezīmes krāsainas tā, lai es varu atcerēties, man patiesībā ir nozīmīgi, taču kaut kā no pieredzes var teikt, ka pat pārbaudas darbos, lai gan es zinu, es varu iztēloties, kā šī lapa, kuras to visu pierakstu izskatās, kas tur bija ierakstīts, beigās tā arī neatcerēšos. Bet es vismaz mēģinu, tas ir svarīgi. Protams, jāņem man arī līdzi ir savi lādētāji, ūdens, tāpēc, ka pēc skolas es parasti dodos uz dažādiem treniņiem. Manā gadījumā tā ir šaušana, un pēc šaušanas parasti dodos uz sporta zāli, tāpēc man dienas sanāk diezgan gara, un bez lādētāja iztikt es galīgi nevaru. Rīgas Franču licejā ir skolas forma, taču reizēm gadās tādas dienas, kad to kāds tā skaitā arī es neievēro, un šoreiz tā bija šī diena. Uzvilku tikai skolas formas bikses un sameklēju kaut kādu džemperi, jo nevarēju atrast, kur patiesībā ir mana forma. Tāpēc aizgāju bez tās. Ārā sāk palikt augstāks, es neciešu augstumu, tāpēc esmu tas cilvēks, kas vienmēr aizies kā ietantulējies sniegavīrs uz skolu, apkrāvies ar nescik somām, jo, kā jau teicu, man diena sanāk diezgan gara, tāpēc man ir līdzi gan skolas soma, gan sportzāles soma, gan šaušanas soma, un tad es lecu uz savu brīnišķīgā rozā riteņa, kas man šķiet, ka ir ikonisks moments visai skolai, jo es esmu cilvēks, kas parasti ģērbjās melnā, tumšās krāsās, un cilvēki redzot mani braucot pa Rīgu ar spilgtu rozā riteni, iebraucot skolas pagalmā, es zinu, ka daudz to jau ir teikuši, ka viņi nevar man iedomāties ar kaut ko rozā, jo rozā noteikti nav man mīļākā krāsa, un, protams, man nekāda pretensija pret viņu nav, bet es un rozā tās divas neslēkams lietas. Kā jau teicu, skola man sākās pēdējā laikā diezgan vēlu, kas no vienas puses ir brīnišķīgi, jo man patīk gulēt un es varu pagulēt, taču no otras puses diezgan skumīgi, jo daudzas lietas, ko es esmu ieplānojis vakarā, man nākas sasteigt, jo laiks paliek augstāks, dienas paliek īsākas un jau ir tumšs. Tu piecelies tumsā un ej gulēt tumsā un brauc mājās tumsā, kas man ļoti nepatīk, bet, es labprāt dzīvot vietā, kur visu laiku būtu vasara, bet acīm redzot, man nespīd. Es šādu dzīvoju vismaz pagaidām. Kā jūs redzat, Rīgas Franču licejas otrā ēka, kas ir domāta priekš skolēniem no 7. līdz 12. klasē, kurš šogad arī sāk iet mans brālis, jo viņš sāk 7. klasi, tāpēc redzēt viņu gaitiņos ģērbtuvēs pie skapīšiem, starp citu, jā, 339 manējais skapīts, mīlu un dievinu, ir pavisam dīvaini, jo es esmu pieradusi, ka viņš visu laiku ir otrā ēkā, kas ir domāta priekš 1. un 6. klases, bet, šeit viņš bija. Starp citu, video no momenta, kur es netīšām ieskrēju meitenei, kamēr es filmēju, gandrīz nomiru no apkaunojuma, bet, ko darīt, laikam tādu dzīvi. Pirmā stunda man šodien, kā jau teicu, bija programmēšana. Mums bija jāteic, ka programma Python valodā. Ja es kaut ko saku nepareizi, tie, kas labāk saprot kaut ko no datorlietām, tad uzreiz man labojiet, jo es neesmu datorspečuks. Protams, es labprāt gribētu par tādu kļūt, bet pašlaik man nesanāk. Taču es cenšos, un man diezgan ļoti patīk programmēšana, lai gan bieži vien tajās stundās mēs, teiksim tā, godīgi neko nedaram, bet
man patīk, tāpēc, ka mums ir diezgan foršs skolotājs, kas ir pierādījis arī mūsu klases audzinātājs. Viens no mums ir 2 uz visām 4 12. klasēm. Bet jā, programmēšana kaut kas ļoti foršs. Un laiks ātri paiet. Un tad pienāk pusdienas, uz kuru visi skrien, jo ir garas rindas. Taču man paveicās, ka pēc šīs stundas programmēšanas man bija brīvstundas, pēc mēs pāris klases biedriem aizgājām nedaudz vēlāk, lai nestāvētu šajās garajās rindās. Rīgas Franču licejs ir brīnišķīgs, jo piedāvā kompleksās pusdienas, par kurām, protams, nedaudz ir jāpiemaksā, bet, dažreiz ir tā vērts, dažreiz nav. Šodiena var teikt, ka laikam bija tā vērta. Ir bijušas labākas kompleksās pusdienas, bet visu cieņu cilvēkiem, kas viņus gatavo un pasniedz skolēniem, jo rindas tiešām ir garas un ir jau 12:30, un mums joprojām ir brīvstunda. Pusdienas zāle šajā laikā bija pilnībā tukša, jo mēs nogaidījām tieši, kad visi pazudīs, lai mēs varētu mierīgi paēst. Rīgas Franču liceja 2. ēka, kas atrodas Valdemāra ielā, šobrīd reklāma Rīgas Franču licejam, kurš man diemžēl nesponsorē šo video, bet nekas. Vai vienmēr laipni pacensties. Ēka ir diezgan liela, teiksim godīgi. Atceros, kā 7. klasē, kad pirmo reizi tieši tika atjaunot ēka, un mēs bijām 1. klase, kas tika iekšā šajā ēkā mācīties. Es biju milzīgā šokā, jo priekš manis visa ēka likās milzīga, salīdzinot ar otru, kas atrodas Mēneselā. Jā, protams, ko vajag izrādīt visu šobrīd skolu un gaitiņus, kuros var apmaldīties un kuros dažreiz gadās apmaldīties, tīpaši jauniem cilvēkiem vēl joprojām. Garderoba, skapīši, kā jau teicu, arī mans brālis sāk nesen šeit mācīties, tāpēc arī viņam ir šeit skapīši un satikt viņu gaitiņos ir pavisam dīvaini, bet labi. Mūsu skola ir 3 stāvos. Pirmais stāvs ir domāts tieši priekš tādiem eksaktiem priekšmetiem - matemātika, bioloģija, fizika, ķīmija. Visu cieņu maniem ķīmijas, fizikas un matemātikas, atvainojos matemātikas skolotājiem, mīlu un dievinu, bet paldies Dievam, ka man vairāk no šo priekšmetu es viņus nevarētu izturēt. Tāpēc pirmajā stāvā man ir tikai bioloģija, bet otrais stāvs - humanitārais un valodu stāvs, kur es šobrīd deju savu franču valodu. Ļoti interesanti, ka skola, kurā mācās franču valodu no 1. klases, padziļināt franču valodu ir paņēmušas 8 meitenes, viena no tām es. Sveiku dienu! Pagājušajā gadā, starp citu, kārtoju franču valodā optimālā līmeņa eksāmenu, un no visas Latvijas franču valodas eksāmenu kārtoja 7 cilvēki, kas bija vēl lielāks šoks man. Bet, es saprotu, ka pēc franču valoda ir sarežģīti, ja? Bet, labi. Pēc 2 franču valodām devos uz bioloģijas kabinetu, kurš laikam šobrīd ir kabinets, kurus apmeklē visbiežāk, jo bioloģija mums ir 6 reizes nedēļā. Ne jau tā, ka arī angļu valoda un franču valoda 6 reizes nedēļā. Nē. Vienkārši angļu valoda franču valoda paiet ātrāk nekā bioloģija, un bioloģija ir tas priekšmets, kur uz man ir jāfokusējas visvairāk, jo es laikam it kā plānoju, ka droši vien, ka pēc skolas beigšanas kādu, ko mācīšos medicīnas jomā, ko es joprojām nezinu, laikam pēdējais laiks izdomāt, bet, kaut kā man ir tā izvēle. Pieņemšana baigi labi neiet. Bet, jā, stundas iet ātri, mums ir diezgan stingrā skolotāja, kas pieksās pie daudz lietām, bet patiesībā man tā skolotāja patīk, jo viņi vairāk iemācās nekā tādi, kas visu laiku kaut kā salauž savus noteikumus un piekāpjas skolēniem. Man tāda skolotāja patīk, tāpēc visu cieņu stingriem skolotājiem. Man tāda patīk. Bet, jā, ar to arī man skolas diena. Tā teikt, beidzās. Pulkstens jau bija 3:30. Es labprāt teiktu, ka es devos mājās atpūsties, iekrit gultiņā un palasīt grāmatu, bet, diemžēl, nē, par laimi nē. Devos uzreiz uz šaušanas treniņu, pēc tam mani gaidīja sporta zāle, Lemon Gyms, mājām ar rociņu. Tāpēc, jā, tā bija arī man skolas diena. Jāiet pārdarties, jāiet sataisīties un jāskrien tālāk darīšanās, tāpēc, ka dzīve turpinās. Dzīve ar to nebeidzās, un patiesībā šāds dzīvesveids man patīk labāk nekā jebkas cits, jo uzreiz redzēt, ka cilvēks ir produktīvs un motivēts, un tas ir tieši tas, kas man patīk gan sevī, gan arī pārējos cilvēkos. Bet jā, tas šodien arī bija viss. Ja jums patīk šis video, tad, protams, abonējiet manu kanālu, spiediet īkšķīšus uz augšu, rakstiet komentārus, es vienmēr esmu atvērta atbildēt, sarunāties. Man ļoti patīk, tāpēc droši nebaidieties, es nekožu, kā saka bieži cilvēki. Jā, vēlu jums jauku nedēļu, produktīvu dienu un visu to labāko. Līdz tikšanai nākamajā reizē un nākamajā video. Tā, čau!